motorizēto satiksmes līdzekļu straujā attīstība padara ielas kustību ļoti dzīvu un līdz ar to ļoti nedrošu, jo vairojās satiksmes nelaimes gadījumu skaits, kas ik gadus mūsu galvaspilsētā pārsniedz 1000 gadījumus. Neņemot vērā materiālos zaudējumus, kas sniedzās 100 tūkstošos latos, ik gadus ap 600 cilvēku zaudēja savu dārgāko mantu – dzīvību un veselību. Šie skaitļi skaidri un nepārprotami norāda, cik nopietns un svarīgs ir ielas satiksmes kārtošanas jautājums mūsu laikā. Valdība dara visu, lai izpētītu šo satiksmes nelaimes gadījumus, lai ar jauniem apstākļiem piemērotiem likumiem un instrukcijām vai citādā veidā nodrošinātu gājējus un braucējus pret satiksmes nelaimēm. Tomēr arī katra pilsoņa pienākums savas un citu pilsoņu drošības labā piegriezt ielas kārtībai un drošībai nepieciešamo uzmanību. Lai cīņa ar satiksmes nelaimēm būtu sekmīga, visiem braucējiem un gājējiem, kā pieaugušiem, tā bērniem, kā pilsētā, tā uz laukiem, jāzina un stingri jāizpilda satiksmes noteikumi un kustību regulējošo zīmju un policijas posteņu norādījumi. Šīs nepieciešamās ziņas jums sniegsim skatos un vārdos. Jūsu interesēs ir šīs ziņas iegaumēt un tālāk izplatīt. Katram ielas gājējam jāzina, ka uz brauktuves kustības priekšrocība pieder braucējiem. Iet pa ietni blakus var 2 cilvēki, bet vairāk tikai tad, ja paliek brīva vieta 2 garām iešanai. Ejot pa ietni, noliekts nest priekšmetus, kas apgrūtina citus gājējus. Bet ar nesamiem jāiet pa brauktuvi tieši ietnei. Lai netraucētu satiksmi, gājējiem aizliegts apstāties un stāvēt ietnes vidū. Ja nepieciešami apstāties, jāstāv ietnes malā. Tāpat aizliegts brūzmēties pie skatlogiem, ja ar šādu rīcību traucē kustību pārējiem gājējiem. Velosipēdistiem braucot noliegts žonglēt. Arī rokās nedrīkst turēt saiņus, kas apgrūtina kustības brīvību. Rokām vienmēr jābūt uz stūres kloķa. Braucot nedrīkst pieturēties pie citiem satiksmes līdzēkļiem, kā arī braukt tieši aiz automobīļa. Nedrīkst braukt blakus un vest sarunas, nepiegriežot vērību aizmugurei, bet jābrauc pa brauktuves malu tieši ietnei.